Šorīt pirmie varam jums atklāt kādu noslēpumu, kas rūpīgi glabāts kopš vasaras. Rīgas zoodārzā ir piedzimuši tīģerēni, 2 brālīši. Plašākai publikai kaķveidīgos pirmo reizi parādīs rīt, bet Latvijas televīzijas skatītājiem jau šorīt ir ekskluzīva iespēja redzēt tīģeru bērnus, un ar viņiem tikās Judīta Čunka. Lai gan viņi vēl ir maziņi, tomēr rūcieni jau skaidri brīdina. Mēs esam tīģeri. Viņiem ir 3 mēneši. Augustā dzimušajiem tīģerēniem doti stipri vārdi – Tors un Odins. Sen skandināvu mitoloģijā Tors ir pērkonu un auglības dievs, bet Odins – augstākais skandināvu dievs. Māmiņa Katrīna ļoti sargā kaķēnus un kontrolē katru soli. Zoodārza darbinieki ziņu par tīģerēnu piedzimšanu tik ilgi turēja noslēpumā, jo ar bažām sekoja mazuļa attīstībai un mātes uzvedībai. Katrīna ir ļoti nervoza un tramīga tīģeriene. Pirms 3 gadiem Katrīnai piedzima pirmie mazuļi, taču ārpusē pie žoga negaidīti sākās ielas remonts. Meklējot vietu, kur paslēpt bērnus, tīģeriene tos savainoja. No 3 izdzīvoja tikai 1, un tas pats guva smagus ķepu lūzumus. Lai tīģeru saimē neatkārtotos nelaime un lielie kaķi varētu netraucēti laist pasaulē mazuļus, zoodārzā šovasar uzcēla skaņu izolējošu sienu. Tors un Odins pārcietuši obligāto vakcināciju un var atrādīties publikai. Amūras tīģeri nebaidās no sniega un augstuma, un sākot ar rītdienu, katru dienu no 10 līdz 1:30 dienā, ik viens klātienē varēs vērot brālīšu rotaļas pastaigu laukumā. Turklāt Zoodārza un Lattelekom mājaslapā būs arī tiešraide. Rīgas zoodārs piedalās starptautiskā tīģeru pavairošanas programmā. Pavasarī pie Katrīnas ieradās Pants Janeks, 10 gadus vecs tīģeris no Krakovas zoodārza. Izveidot veiksmīgu pāri diškaķiem ir grūts uzdevums, jo nevienmēr zoodārza darbinieku domas un tīģeru pavairošanas programmas koordinātora ieteikumi saskana ar tīģeru vēlmēm. Tomēr Katrīnai un Janekam savstarpējās simpātijas uzvirmoja jau no pirmā acu skatiena. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.